Sveiki, no brīd. Man sauc Miķels, un šis ir mans pieteikums piedzīvojumam. Es nezināju īpaši, kā jums to pasniegt, tā kā es beigās izdomāju, ka es vienkārši jums parādīšu un izstāstīšu nedaudz, kā es dzīvoju, kāda dzīve man sagadījusies, par laimi ir dzīvot tieši, un kur lai sāk. Principā es pašlaik esmu Portugālē, un es jau pusotru gadu esmu. Es no sākuma uz mēnesi tikai apbraucu, bet man tā iepatikās tā vieta, ka es nekur nevarēju tikt prom beigās. Un pēdējo gadu es strādāju vienā hostelī, netālu no Lisabonas, un tad es nopirku savu divriteni un braucu uz dienvidiem kaut kādus 600 kilometrus vairākas nedēļas, līdz ko man nauda beidzās. Un tad es atradu darbu šajā vietā, ko es jums arī parādīšu apkārt arī. Bet principā tā es arī dzīvoju. Es ceļoju no vienas vietas uz otras, es meklēju kaut kādas iespējas, lai pastrādātu un palikt, iepazītu to vietu nedaudz vairāk. Un jā, principā ļoti patīk šī dzīve. Es pirms 3 gadiem pametu savu darbu Briselē, kur es biju restorāna menedžers, un man tas viss principā apnika. Tā kā es arī, kā saka, to pametu, es biju vairākus mēnešus Āzijā, tieši visvairāk Taizemes ziemeļos, kur es muitai trenējos 6 dienas nedēļā. Un ļoti patīk cīņas mākslas, tā kā es vairākus gadus jau tam nodarbojos. Bet jā, principā ceļošana ir visa, ko es pašlaik nodarbojos. Un es jau uzaugu ceļot arī jau no 6 gadu vecuma, es vairs Latvijā nedzīvoju. Tā kā man latviešu valoda bišķi kā raustās ik pa laikam. Nu jā, bet nu labi, dai, tad es jums parādīšu apkārt nedaudz. Un cerams, ka vējš nesajauks mikrofonu. Bet nu dai, sakiet man nedaudz. Tā, pirmkārt, pastāstīšu par to vietu. Šis ir restorāns tieši pie jūras tuvumā, Portugāles dienvidos. Tur aiz kāpām jūra atrodas. Šis restorāns ir šausmīgi foršs. Principā, kā mēs te strādājam, mēs visu, ko mēs pasniedzam cilvēkiem restorānā, mēs audzējam aizmugurē. Un tur es kā brīvprātīgais strādāju dārzā, lai nopelnītu savu dzīvesvietu un savu ēdienu. Un tad es vakaros šeit strādāju kā pavārs vai bārmenis arī, lai nedaudz naudu nopelnītu. Bet labi, dai, tad es jums ātri parādīšu. Šis ir kaut kāds 3. mēģinājums, kas kaut ko cenšos nofilmēt, bet es laiku sajūku un pagaidiet. Un pašam arī īpaši nebija apmierināts, bet dai, tad skatieties, parādīšu jums iekšpusi. Hello! Tā kā reka ir iekšpuse. Tur es strādāju vakaros. Yeah! Don't make fun of the language! Bet nu jā, šitā ir restorāns. Tā kā sakojiet man, parādīšu jums aizmuguri. Bet nu jā, principā tāds arī bija plāns, jo es gribēju, kā es sāku, es biju nopircis divriteni par savu pēdējo naudu. Un es biju domājis mīties, cik vien tālu varu, līdz nauda izbeidzās, un tad, kad turpināt, un šis ir tas pirmais posms. Bet jā, es atradu arī jūs to sludinājumu, tā kā mēs kādām 2 dienām tikai. Un šausmīgi forši arī Āzijā, kādu vajag pavadīt atkal. Man šausmīgi patīk tā vieta, bet apskatīties bišķi apkārt. Šis ir mazs zvejnieku ciems, kur nav daudz cilvēku, bet surferi visur apkārt, mums viss šausmīgi skaisti aug. Vīģis te ir arī, bet nu labi, parādīšu jums tā, šitā ir aizmugure. Tā, labi, tagad es jums parādīšu, kur es dzīvoju. Kā brīvprātīgajiem strādājot šeit, mums ikā piedāvā dzīvesvietu un ēdienu apmaiņā pret 25 stundām nedēļā. Amen! Un tad vietas mums īpaši daudz nebija, bet es principā ļoti apmierināts ar to, ko es dabūju. Tad jums parādīšu. Tā ir man telts vieta. Šajā teltī jau esmu kaut kādas 4 vai 5 mēnešus jau nodzīvojis. Bet šeit pašā tieši šajā vietā 2 tikai. Un mans ritenis ir. Tā kā es te biju nopircis, tepat aizmugurē bija uzkrāvs somas, pīpošumu aivari un šūpuļtīklu. Tā kā jebkuru, kur es braucu, es varēju vai nu kaut kādā ezerā ielikt iekšā vai šūpuļtīklu uzkārt. Bet dai, tad parādīšu jums ātri, kur mēs visi atpūšamies. Jo, jā, kā es saku, īpaši nezinu, kā jums to pasniegt, tā kā es bišķi improvizēšu un parādīšu apkārt viss, kā tieši dzīvoju. Tā, ir mūsu atpūtas telpa.
Hey man, me again. Hello. It's for the police. Tā. Man reik tieši tas darbs, kurā es strādāju, vai to visu darīt. Ei! Tā, reik, mums arī viena uzcelta mājiņa ir. Un jā, reik tas dārs. Šitas dārs pirms kaut kā janvārī, te vispār knap kaut kas vispār bija, atradās. Un, kad es te ierados pirms 2 mēnešiem, viņš bija uz pusi mazāks, un tā kā mēs te strādājam, no niedrājiem ceļam būs visādas un tā tālāk, un reik, mums arbūzi, melons, savvaļas spināti, kur aug. Viss bio ēdiens, kad vien gribās kaut ko paēst, iet dārzā iekšā nogriez un aiziet uztais. Tā kā baigi forši. Tā, un reik dārs. Kas mums te tik neaug? Es jau vairākus gadus cenšos savu dzīves apkārtnē dabūt cilvēkus, kuri mīl dzīvi arī. Un vienmēr tas saistās arī, piemēram, labu ēšanu un tā tālāk. Un šitā vieta tiešām ir viena no labākajām priekš tam. Visi cilvēki, viņi visiem patīk gatavot ēst un dalīties visādām receptēm. Bieži vien ļoti veselīgām arī. Šis ir mūsu tomātu templis. Un jā, reik tur aizkurē. Tālāk ir visas būrs, ko mēs nedēļas laikā uzcelām no šitiem niedrājiem tepat. To arī sanāca uzcelt. Un reik tur mūs viens brīvprātīgais tur dzīvo. Bet nu jā, tā kā es nezinu, ko jums vēl izstāstīt. Ja jūs gribētu, es zinu, ka šis ir pēdējā brīdī iesūtīts, bet jūs varētu droši man vēl uzrakstīt ar jautājumiem, bet šausmīgi gribētu ar jums šajā ceļumā braukt. Man laiks ir, man nav nekādas atbildības, vienīgi par cilvēkiem, teiksim tā, būtu labam. Bet jā, tā kā esmu pieejams. Un ceru, ka jums šis patiks. Es saku, es ļoti tā iespēja man interesē. Un tā kā, jebkurā gadījumā, ja jums ir vēl jautājumi, tad droši uzrakstiet man, es būtu prieki jums atbildēt. Dai, čau, paldies!